Sveicināti! Mani sauc Juris Kaža un mans un Unas Celmas projekts Koka stāsts ir ielikts labiedarbi.lv un es ļoti gribētu aicināt jūs nobalsot par šo projektu. Šis projekts ir, lai attīstītu un turpinātu un pabeigtu tādu ļoti interesantu pusdokumentālu filmu, kas rāda jaunieša redzējumā viņa pagātni, un šajā pagātnē vijās arī Latvijas vēsture. Stāsts balstās gan uz manu ģimenes pieredzi, gan uz Unas ģimenes pieredzi un arī mazliet uz vienkārši izdomu. Un tehnika, ko mēs lietojam šajā filmā līdz šim, ir pataisīt tādas piemiņas objektus, ko bērns atrod fotogrāfijas un pierakstus un nostāstus par tādām dzīvām aktieru filmas epizodēm, kur burtiski fotogrāfijas atdzīvojās, un tad šī dzīvā epizodē atkal pārvēršas kādā vecā apsūbējusā fotogrāfijā, un tādā garā tas notiek. Tur ir gan liela vēsturiski notikumi, gan tāda īpatnēja ikdiena, kas ir ņemta gan no manas, gan no Unas ģimenes locekļu atmiņas. Jūs noskatāties mazo traileri, kas ir ielikts labiedarbi.lv, tad jūs redzēsiet, piemēram, skatu, kur piedzēries cilvēks, kas dodās uz mežu pakārties, paklūp un iegāžās grāvī. Un tas ir tieši ņemts no mana tēva bērnības notikumiem, kad viņš dzīvoja Iecavstūmā Latvijā, un tur tiešām bija ciema dzērājs, kas devās kārties uz mežu, un pārējie bērniņi atskrēja un aicināja skatīties, bet arī pa laimi nekas šim cilvēkam nesanāca. Tāpat daudzās latviešu ģimenēs ir kāds, kas aizrāvās ar visu revolucionāro politiku, gan 5. gan 17. gadā, un tādējādi arī varbūt saņēma nelabu galu. Tādēļ šī epizode ir iekļauta filmā, šie vēsturiskie notikumi, un arī ir tāds interesants brīdis, ko atcerās mans tēvs arī, un kas laikam arī ir Unas Celmas ģimenē bijuši cilvēki, kas aizrāvās ar to, ir cilvēki, kas ticības dēļ aizbrauca uz Brazīliju, jo viņiem likās, ka šeit Latviju kaut kad drīzumā, un tie bija 20. gadi, pārņems kaut kas ļauns, kaut kāds sakans pūķis vai kaut kas tam līdzīgs. Tik tālu varbūt šiem praviešiem bija taisnība. Katrā ziņā mans tēvs atcerās šos cilvēkus kā īpaņus, kas stāvēja uz Rīgas tiltiem baltos palagos, un tad, kad viņus neparāva debesīs vai kad nepienāca pastarā diena, nākamais solis tad bija doties uz Brazīliju. Tātad es ļoti, ļoti ceru, ka jūs visi bez maksas varat nobalsot par šo filmu projektu vai nu caur draugiem.lv, vai arī vienkārši ievadot jūs mobilā telefona numuru, arī no ārzemēm. Šajā lapā jums pienāks izziņa, izmantojiet izziņas kodu, un ar to jūs varēsiet nobalsot. Lūdzu, nobalsojiet. Paldies!